O, čau! Kā tev sauc? Katrīna. No kurienes tu esi? Es oriģināls no Rīgas. Cik ilgi tu dzīvo Siguldā? 8 gadi. Kur mēs vispār esam? Šī ir mana jogas studija Siguldā, feminīnī joga. Ar ko tu šeit nodarbojies? Es šeit pasniedzu jogu, meditācijas, dažādas ceremonijas, kā kakao, un pie mums ir arī meistarklases un masāžas. Un kas tev ir mīļākais šeit Siguldā? Siguldā notiek dabas elements, bet arī cilvēki man apkārt, ir īpaši šeit, manā studijā. Kas ir tava lielākā vērtība? Man lielākā vērtība noteikti ir mana ģimene, no kuras arī es varu smelties iedvesmu šādai telpai. 3 tavas labākās īpašības? Es esmu draudzīga, izpalīdzīga un arī atvērta pret citiem cilvēkiem. Aizejam tur pie tavas skaistā skata? Jā. Kas ir tavas sliktākās 3 īpašības? Sliktākās īpašības, kad es esmu kārtības mīlētāja un man nepatīk, ka citi melo un es meloju, un tad es esmu diezgan skarba pret sevi. Un trešais, un man nepatīk kritika. Jā, man ir grūti ar kritikas uzņemšanu. Klausies podkastus un intervijas? Jā, tās ir mani iedvesmas avoti ikdienā. Un cik bieži? Īstenībā gandrīz katru dienu man sanāk kaut ko paklausīties. Kas ir trakākais, ko tu savā dzīvē esi darījusi? Esmu lidojusi ar paraplānu. Un kas ir smagākā pieredze, kam ir nācies iet cauri? Tas bija šogad, tāda diezgan smaga operācija. Tava mīļākā grāmata? Es esmu vispār tāds kā grāmatārs, tādēļ man nav viena, bet ja tieši šajā brīdī, tad es lasu starp divām bezgalībām Jurim Rubenim. Un kas ir tava mīļākā vieta šeit Siguldā? Mana studija. Un arī, ja runā par dabu, tad Paradīzes kalns. O, čau, kur mēs esam? Čau, mēs esam pie Paradīzes kalna. Kas tev patīk šajā vietā? Daba, dabas klātbūtne, gaiss. Un cik tu bieži vispār esi pie dabas? Es cenšos katru dienu, pat vairākas reizes dienā, ja man ir iespēja. Ko tev nozīmē miers? Miers ir visa centrs, manā gadījumā arī uz meditācijām. Un jā, miers man palīdz noturēt savu centru vai atgriezties pie sevis. Kas tev iedvesmo? Man iedvesmo arī meditācijas, klusuma meditācijas, daba, mana ģimene, joga. Kāda ir tava hobija? Man ir noteikti peldēšana, dejošana un grāmatu lasīšana. Ja tev būtu visu atlikušo mūžu jāizvēlās strādāt bez brīvdienām vai arī nedarīt pilnībā neko, ko tu izvēlētos? Es strādātu bez brīvdienām, tā kā es tagad to daru. Kā ir audzināt 2 meitas? Es teiktu ļoti skaisti, tieši kā sievietei, bet arī ļoti izaicinoši. Un kā ir būt kā sievei? Arī ļoti skaisti, bet arī izaicinoši, jo tā ir atbildība. Kas ir tava mīļākā lieta attiecībās? Klātbūtne un cieņa vienam pret otru. Tev ir kāds podcasts, ko tu vari rekomendēt? Jā, sarunas ar kakao. Viena lieta, ko tu nevari ciest? Laikam tēlošana vai tas, ka nav patiesa cilvēks man pretī. Pilsēta vai lauki? Pa vidam, tā kā Siguldā, lauku pilsēta. Kakao vai tēja? Tēja. Kā tu veido saikni ar sevi? Ar klusuma brīžiem kopā ar sevi. Labākais padoms, ko kāds tev ir devis? To, ka ja tev ir problēma, vai tu vari ar kaut ko ar to darīt, ja nē, tad kādēļ satraukties? Paldies tev! Paldies!